VTB vienotā līga izziņoja, ka septembrī aizdīs pārbaudas spēles ar Dubajas klubu, kurš ir Latvijas izlases basketbols Dāvida Bērtāna klubs vienlaicīgi. Un, protams, kad parādās jautājumi, kā tas izskatīsies. Vai Bērtāns drīkstētu un vai viņam vajadzētu spēlēt šajā turnīrā, mini turnīrā, kurš notiks Serbijā. Attiecīgi, protams, jautājums ir par izlases spēli un visu pārējo. Šajā gadījumā tad pirmais ir ētiskā puse, ja? Un kāda ir juridiskā puse, tas ir otrs jautājums. Jo, piemēram, tātad sporta likumā ir 16.1 pāns un 17.1 pāns. Pirmajā gadījumā ir noteikums, kas attiecās uz komandām, ka viņas nedrīkst spēlēt Krievijas čempionātos un kausa izcīņās dažādās, par to domāt VTB līga un KHL līga. Divi populārākie turnīri, kas bijuši ar Latvijas klubu dalību VF un Dinamo. Tad ir sporta sacensības tādās līgās, kur vairāk kā puse no komandām ir no Krievijas federācijas. Tas teorētiski varētu būt šis gadījums, bet, ja 4 komandu turnīrā ir 2 Krievijas komandas, tad vairāk nekā puse neizpildās. Bet Bērtānam tas nav saistoši, kā Latvijas izlases spēlētājiem, jo viņš ir sportists, un sportistiem, tātad 16.1 pāntu 2. daļā, ir teikts, ka aizliegts piedalīties sacensības, kas norisinās Krievijas federācijā. Sacensības būs Serbijā. Attiecīgi viņam neatiecās iespējamā sankcija, ka viņš izslēgs no izlases. 17.1 pāns neatiecās, jo Latvijas Republikā aizliegts rīkot šādus turnīrus, tas nenotiek Latvijā, aizliegts organizēt izlašu sacensības, kas arī uz Bērtānu neatiecas. Nākamais svarīgais punkts ir par to, ka viņam noteikti ir darba līgums ar klubu, kurā viņš nevar brīvprātīgi izvēlēties spēlēt vai nespēlēt, kuros mačus grib un kuros negrib. Līdz ar ko šis ētiskais un juridiskais jautājums paliks neatbildēts. Bet Latvijas izlasē labi tas, ka Eirobasket notiks augusta beigās no 27. datuma līdz septembra vidum, līdz 14. septembrim. Serbijas turnīrs būs 24. un 25. septembrī. Līdz ar ko tīri teorētiski ir iespējams Bērtānam piedalīties gan izlases spēlēs, atkarībā cik tālu izlase tiks, un pēc tam piedalīties arī šajā turnīrā. Kas, protams, radīs ētiskus jautājumus, vai tā būtu pareizi, vai tā vajadzētu. Bet, iespējams, kad spēlētājs un treneris un klubs izdomās kaut kādu kreatīvu veidu, kā šo problēmu atrisināt.